21. gadsimtā, kā tevi viens reģistrējas kādā no sociālajiem tīkliem, rodas problēmas, kurām vēl pirms pāris gadiem nevarēja uztraukties. Tavu vārdu, bildes un citus datus kāds var izmantot, lai radītu viltus profilus. Iespējams, kādam tie vajadzīgi, lai izsekot citu aktivitātes, bet vēl kāds tavu vārdu var izmantot ļaunprātīgos nolūkos, kā no šīs saites tikt vaļā, kā pēc viltus profilu dzimstās senas pēc lietas, bet to mēs nedaudz uzzināsim vēlāk. Kā vislabāk atpazīt viltus profilus? Elementāri. Ja vien izmantot nav tavi dati, visticamāk kāda cita profilam, lielu uzmanību nepievērst, taču ir pazīmes, pēc kurām diezgan ātri atpazīt, vai profilā minētā persona ir īsta vai izdomāta. Profilā noteikti nebūs apskatāma informācija ar personiskajām galerijām. Pie profila aktivitātēm pamanīsiet aizdomīgu tukšumu. Profilu draugu logs būs visai apšaubāms. Tur var būt ļoti maz cilvēku vai arī ļoti daudz saicināti cilvēki no visādām pasaules malām un visādos vecumos. Ziņas par pašu profilu lietotāju būs niecīgas, vai to Paldies! vispār. Paldies! Pārliecinies, vai profilā minētā persona eksistē, ierakstot tās vārdu un uzvārdu Google meklētājā un salīdzina arī tur pieejamās fotogrāfijas. Kādam nolūkam paredzēt viltus profilu. Viltus profili ir paredzēti, lai ar kādu no cilvēkiem sazinātos tā, lai viņš neuzzinātu par jūsu identitāti. Viltus profils izveido vecāki cilvēki, kur izliekās par pusauģiem, lai satiktos ar tīņiem. Tas ir diezgan skumji, ņemot. Viltus profils bieži cilvēki izveido, lai varētu kādā portālā sev uzaicināt kādu draugu un iegūt kādā spēlē papildus bonus, kā piemēram ņemsim vietni facebook.com. Tikpat labi kāds var izveidot viltus profilu ar kādu citu cilvēku bildēm un komunicēt ar citiem, jo viņam ir kauns pašam no sevis. Viņš labāk izmanto kāda cita, izmanto to identitāti, lai pastāstītu pats par sevi. Sodi. Par viltus profilu izveidošanu var sodīt ar naudas sodu no 71 līdz 570 eiro. Lielu naudas sodu, kas ir krietni mazāks un neattiecīgi konservatīvi nosvērtāk, neatbilstošāks sods, kā par kulas dedzināšanu. Pilnīgi piekrīt. Paldies! Ar jums šovakar bija Ētiks Pakalnieks. Kārlis Seržants. Un es, Inese Supe. Viss labi. Paldies un Nākošajā raidījumā. Rītvakar. Tiekamies rīt. Tieši tādā pašā Jau laikā rītvakar. un tādā pašā vietā. Peace. Punktā. Teķi punktā.